Pāvilostas novadpētniecības muzejā par 1991. gada janvāra barikādēm visai maz uzskatāmu liecību, taču ikviena no tām ar īpašu vērtību un stāstu. Šis radio bija pie mūsu vīru ugunskura vienīgais saziņas līdzeklis, kā varēja zināt, kurā vietā kas notiek, kad no radio deva visu informāciju. Nebija mobīlie tādi telefoni, vismaz mūsu vīriem tajā laikā nebija tie lielie telefoni, bet bija šo dāvinājumu mums veica vietējais mūsu barikāžu dalībnieks Jānis Štokmans muzejam. Tad ir tapis arī šāds džemperis, jo sievas sēdēja mājās un gaidīja savus vīrus. Un šo džemperi atdīja tieši barikādes laikā Inta Vīgante. Un šo džemperi viņi nesāja arī uz skolu, viņa kā maiturības skolotāja. Arī šo džemperi pēc tam uzdāvina mums muzejām. Tā ir liecība par to, ka sievas sēdēja pie televizora un gaidīja savus vīrus un skatījās, kas tur būs. Un tapa šādi rokadarbi. Šādas piemiņas medaļas ir mūsu vīriem, es domāju, mājās, lai saglabātu nākošām paaudzēm. Es esmu pārliecināta par to, ka ir jāstāsta jaunai paaudzei, lai viņi saprastu, kā ir šī brīvība, cik trausla bija tajā brīdī un kad viņi tika nosargāti, jo patriotisms ir jāiemāca. Uz barikāžu atceres pasākumu Pāvilostas novadpētniecības muzejā ierodas pamatskolas 8. un 9. klases skolēni, katrs noliekot paizdegtai svecītai stilizētajā ugunskurā, kā arī izsakot kādu sev svarīgu vēlējumu. Lai nebūtu kara, lai saules mūž Latvijai, lai laime un veselība, lai saticība ģimenē. Tās ir tikai dažas no šī brīža jauniešu vēlmēm, kuri pārsvarā par barikādēm dzirdējuši vien vēstures stundās vai arī ģimenes lokā. Kopš 1997. gada 20. janvārs ir barikāžu dalībnieku atceres diena. Un būtībā es gribētu pateikt Marinas rakstnieces, Marinas Kosteņeckas vārdus. Katrai tautai asinīs ir ierakstīts kaut kas tāds, kas tai vienmēr liks iet aizstāvēt savu zemi. Un latviešiem tas bija gan Pirmajā pasaules karā, brīvības cīņās un arī Trešajā atmodā. Šodienas jauniešiem grūti izprast vairāk nekā 30 gadus senos notikumus. Uzskatāmākus tos padara tā laika videokadri, kuros redzamas barikādes, tur arī pa kādam pazīstamam pāvilosniekam. Vīri un sievas, kuri aizstāvēja mūsu brīvību, no Pāvilostas un Ulmālas puses, no Sakas puses, es varu teikt, mēs varam būt lepni pa viņiem, jo viņi bija 10% no iedzīvotāju skaita. Un pulvertornis pie muzeja, kara muzeja, bija postenis numur 1, un tur mūsu vīri 2 nedēļas sargāja Rīgu. Man telefons tiešām bija dienu un nakti karsts, jo cauri vien cilvēki paši zvanīja, vai es varu šoreiz braukt, vai tev vieta vēl būs, jo cilvēki bija ļoti, ļoti atsaucīgi. Bija 2 autobusi, kas brauca uz mājām. Viens brauca projām, otrs brauca atpakaļ. Atpūtās un atkal brauca. Šeit ir arī saraksts, varam redzēt, kuri dalībnieki bijuši, un te ir tādas piezīmītes vēl klāt, kā brauca, cik. Šeit mums ir minēti 142 vārdi uzvārdi. Es domāju, ka saraksts vēl var papildināties, tāpēc notiek šie pasākumi, lai mēs uzzinātu vairāk un varētu šos cilvēkus visus uzskaitīt, kur devās uz barikādēm 1991. gadā. Tad mums ir arī no Pētera Jaunzema fotogrāfijām kopijas, kur ir mūsu vīri pie ugunskura, leģendāra bilde, visi vīri pie pulvertorņa, postenis numur 1. Tas bija svarīgs, turpat arī bija Basteja bulvārs, tur bija arī
visa tā traģēdija, kur tika nogalināti cilvēki, un tā skaitā arī bija ievainots mūsu viens barikāžu dalībnieks, Dagnis Ozols. Pāvilostas novatpētniecības muzejā izzinošā barikāžu atceres pasākuma nosaukums Pusauģi uz barikādēm. Skolēniem ir unikāla iespēja tikties ar 2 pāvilosniekiem, 2 Jāņiem, kuri tajā laikā, būdami 15–16 gadīgi, drosmīgi devušies uz barikādēm. Pētermaņu Jānis mācījies Pāvilostas vidusskolā, savukārt Rudzāja Jānis bijis Liepājas jūrskolas kursants. Visi pasniedzēji bija krievu valodā, mēs grupā bijām 34 cilvēki, 4 latvieši, 29 krievu valodīgi. Tur bija no visas Padomju Savienības, no Baltijas, no Igaunijas, no Lietuvas. Vienīgais latviešu pasniedzējs bija, rasēšanā bija latviešu pasniedzējs un fiskultūras skolotājs vēl beigās bija. Pārējās visi bija krievu valodā, un tur tā attieksme viss bija tāda, ne Latvijai pa labi, teiksim tā. Svētdien man bija jābrauc apakaļ uz Liepāju, lai tiktu uz jūrskolu. Bet tā nesanāca. Tad sākās tā šaušana un... Tā bija svētdien, taisnība? Nu, svētdien, jā, man svētdienas vakar bija. Es atbraucu mājās, es pirmdien aizgāju uz skolu, un tad jūs pārbrauc pirmdienā mājās. Mēs vēl skrējām skatīties, jo prūra autobusam bija ložu taurums. Un tā ir tāds jautājums, jums nebija bail? Bija. Cevišķi tad, kad šāvu. Nu, tad varētu būt, bet tā, kad es braucu, man bail nebija. Tad, kad tās trasējošās lodas atdūrās pret ministriju, tur un no visām pusēm viņas lido, un kad atnes lapiņu, laikam, toreiz atnes to nošaut, un Ozola Daganu. Savainoja. Bet, tas vēl pajokoši, ar tādi skrambi bijām ir. Jauns zābaki bijuši. Žēl, tas zābaks ir. Šodien tas tā gandrīz jau liekas neiespējami, ka tāda tautas masas var savākt vienu vietu kopā. Ja? Tā pa šiem 30 gadiem noteikti ir tā, kaut kā tauta ir arī izmainījusies mazliet. Bet noteikti, ja būtu tāda situācija, tad jau atkal savāktos. Mēs tur bijām tādi mazi zobratiņi, no visas tās lielās gan barikādas, gan tās pārējās daļas. Es domāju, ja kurš cilvēks, kas tur bija, kāds baidījās, kāds nebrauc, bet kādam bija dūši liela tajā vecumā, ka kaut kas ir jādara. Staigājām, kad tām ejām tur kaut kur, un kad sāk šaut tās lodas, tās trasējošās, ka viņas pa gaisu iet un spīd, viņas apdurās un krīt, tad tur ļauj sauc, kad vēl no citas puses šauja, kad nav tikai no vienas puses nemērķē uz to izglītības ministriju, iekšlietu ministriju, kad vēl no kaut kurienes šauja, un tā bailes ir slēpjās kaut kur aiz mūriem, jo nezinu jau, kas notiks, kas būs. Ikdienā par to jau nerunāja par tādām lietām, tāpēc, ka tas tā, kā visu laiku jau dzīvojam brīvā Latvijā un maz par to domājam un pat varbūt negribās domāt par kaut ko sliktu, ka varētu kaut kas notikties, tāpēc tā ikdienā jau par tādām lietām, man liekas, pat nerunāja. Reti, kurš to dara. Bet tagad tā situācija ar Ukrainu vispār, jo tā ir cilvēkam liek aizdomāties par to visu. Tas stāsti mājās, Pētei, piemēram, kurai šobrīd arī tik daudz gadu gandrīz kā tev? Nu jā, bet nē, tā mēs par to īpaši jau nerunājam. Jo tā situācija tomēr bija tomēr atšķirīga. Mēs bijām dzīvojuši Padomju Savienībā, jā, un kaut kur kāds Latvijas karogs, kad pavīdēja, tā jau bija jau tāda mirdzums acīs, kas tas tāds ir, un kad mēs taču esam brīvi bijuši. Tā bija savādāk drusciņi. Tagad viņi ir, ja tagad būtu tāda situācija, tagad būtu jānosargā viņi pa jaunu. Bet ja būtu jāiet uz barikādiem, jūs ietu? Jā. Nu jā, vai tad mūsos jau nekas nav mainījies. Lai jauniešus kaut mazliet tuvinātu barikāžu laika sajūtām, muzeja pagalmā deg ugunskurs, te arī tēja, pīrādziņi un speķmaizītes. Par barikāžu laiku jūs jau iepriekš kaut ko zinājāt? Kaut ko, jā. Vēsturē, jā, stāju. Nu, ja tagad stāvam šeit pie ugunskura, dzeram tēju, jūs varat iedomāties, kā tas bija to laiku? Kā tas ir? Nu, šausmīgi. Grūti tā. Trakāk. Jā. Ja būtu jābrauc un jāizstāv savu dzimteni, ko jūs darītu? Iet uz barikādu? Es brauktu. Gan jau, ka jā. Visticamāk, ka jā. Par ko tad jūs stāvētu? Par ko? Kāpēc brauktu? Par tēvzemi. Par valsti, par vecākiem. Lai brīvību. Gan jau kā aizbraukt, bet, kā teica, es nedomāju, ka es izturētu. Tur baigi tā
Jā. Traki. Ļoti traki. Atbalstītu katrā ziņā. Nu jā, atbalstīt, protams. Gan jau kā arī jā, bet cik varētu, tik varētu atbalstīt, bet augsts ārā un arī, pie tā paša uguns, kur siltāk un, droši vien, ka jā. Protams, es gribētu atbalstīt, bet tās lielākās bailes būtu tas, ka es zinu to, ka ir iespēja, ka es nevarētu neatgriezties mājās, un tas, ka var viss pasliktināties, un tās bailes būtu sevi, un tad, es nevarētu tā pilnībā izstāvēt dēļ tām bailēm. Bija interesanti klausīties, un zinot to, ka viņi bija arī manā vecumā, kad mans tēvs brauc, un es sev nekad nevaru iedomāties, kad es tur varētu iet un braukt un darīties. Tu nespētu to izdarīt? Es gribētu, bet es nezinu, vai es to varētu. Ants teica, mēs baigi tā nerunājam, vienīgs kaut ko pajautāja, un pati, man liekas, man būtu bail braukt uz barikādēm. Bet tu atbalstītu, protams. Es atbalstītu, bet es pati, man liekas, nevarētu saņemties. Es personīgi domāju tā, ka ir vēsture, kas ir jāzina bērniem noteikti, kā viņi to uztvers, grūti saprast pašlaik, jo tagad ir pavisam citādāk uztvere cilvēkiem vai ne bērniem. Bet jo vairāk mēs stāstam, jo vairāk līdz viņi nāk vecāki, viņiem sākas tā domāšana attīstīties un jā, laikam jau tā bija gan. Bija jau traki, tāpat kā mēs savā laikā nevarējām saprast mūsu vecāku, kā bija dzīve, kā bija Sibīrija un tā. Tikai vēlākos gados. Tā es domāju, arī ar mūsu bērniem ir. Vēstījums būs tāds. Esiet Latvijas sargi. Sargājiet savu dzimteni, savu Latviju.